Čau! Mans sauc Arkims. Pēdējos 4 gadus es mēģinu nopelnīt naudu, pārdodot preces internetā. Viss sākās 2020. gadā, vēl kad bija Covid. Es pieregistrējos eBayā un izvietoju pāris produktus no AliExpress. Pirmais, tas bija šāds termometrs. Tie maksā vien pāris eiro. Man tie nemaz nebija uz vietas, bet viss plāns bija, ka ja kāds pasūtīs, es tos atradīšu un pasūtīšu uz klienta adresi. Tas izdevās, un pirmās pārdošanas nebija nemaz tik ilgi jāgaida. Šādā veidā, var teikt, ka ne no kā, es dabūju savu pirmo peļņu internetā. Man paveicās, ka nebija ne problēmas ar piegādēm, nekāda brāķi un arī atgriešanas. Tā kā gribēju gulēt mierīgi, es uzreiz arī pieregistrējos par pašnodarbināto. Uz to brīdi es daudz iepirkos internetā, meklēju visādas drēbes, zināju, kur tās vienkārši atgriezt, kur atrast kuponus, atlaides, tam līdzīgi. Un bija izdomājis, ka atradīšu populāro brendu drēbes, tāds kā Nike un Adidas. Un iepirkšu uz atlaidēm un izlikšu pārdoties dārgāk tepat Latvijas sludinājumu portālos. Meklēju visāds tēkreklus, jakas, tam līdzīgas drēbes, skatījos tāds dizains, kas varētu derēt gan vīriešiem, gan sievietēm, lai maksimāli plašu klientu izmērus arī meklēju tādus pašus pieprasītākos. Uz to brīdi man bija kredītkartē ar 45 dienu bezprocentu termiņu. Un es biju izdomājis sarēķinājis tā, ka 1. datumā iepirkšu drēbes, tad 30 dienu laikā atgriezīšu neizpārdotās un 2 nedēļu laikā saņemšu naudu atpakaļ. Tad sanāk, ka netērēšu savu naudu un arī nepalikšu nevajadzīgajiem atlikumiem. Šī ideja jau bija kaut cik ienesīgāka nekā tirgot eBayā no AliExpress, un mēnesī pelnīju līdz pat dažiem simtiem eiro. Kad jau bija iekrājis pāris tūkstošus, gribēju atrast produktu, no kura varēšu pelnīt vairāk nekā vien tie pāris eiro no katra pārdotā tēkrekla. Pa to laiku es atradu Alibaba un sāku pelētīt to piedāvājumu. Daudz skatījos YouTube produktu ieteikumus, ko citi pārdod, visādos Amazonos un tā tālāk. Salīdzināju to visu arī ar Latvijas internetu veikalu piedāvājumiem, skatījos cenas, rēķināju, cik no kā var pelnīt, piedāvājumu tam līdzīgi. Sāku pamazliet sūtīt visādus, kā man likās, interesantus gadžetus, kurus nevarēja atrast Latvijas internetu veikalos. Tās bija dažādas lampas, grāmatām, piestiprināmās pie galda, visādi neparastie lietusargi, arī ar lukturīšiem, dažādi inversie, krāsainie, masažieri, tam līdzīgas lietas. Mājās jau bija sakrājusies vesela kolekcija ar dažādiem produktiem, tā teikt, maza noliktavu. Tas viss pamazliet tirgojās joprojām tajos pašos SS un citos sludinājumu portālos, un ap to laiku sāku meklēt apgaismojumu fotografēšanai. Visas bildes tiem produktiem uzņēmu ne uz šī, bet līdzīgi galdi šie pašā dzīvoklī. Un, lai labāk taisītu produktus bildes, meklēju, kur var nopirkt riņķa lampu. Bija jau tās noskatījis Alibabā, bet gribēju atrast ar ātrāku piegādi tepat Latvijā. Bet, kā izrādījās, man neizdevās atrast vispār nevienā veikalā. Tā es arī paņēmu sev un paņēmu pāris ekstra, ko nodomāju, ka notirgošu. Pārbaudīšu, tā teikt, pieprasījumu. Sagaidīju. Izliku atkal SSā un pieprasījums izrādījās milzīgs. Uzreiz pasūtīju vēl un jau vairāk, tad vēl, un pēc 3 mēnešiem es pieregistrēju uzņēmumu un sāku pārdot 220. Pieprasījums bija tik liels, ka nespēju iepirkt tik daudz. Viss nauda bija ielikta iepirkumos un vēl klāt paņēmu maksimāli kredītus, cik varēja dabūt uz to brīdi. Problēma bija, ka no Ķīnas braucu ļoti ilgi, bet ātra piegāde bija pārāk dārga, tāpēc sāku meklēt piegādātāju tuvāk. Atradu tepat Polijā, bet grūtākais bija uzticēties random cilvēkam no random mājaslapas. Sazinājāmies WhatsAppā, viņš atsūtīja video no savas noliktavas. Riskēju, uzticējos. Un tā es iepazinos ar savu pirmo piegādātāju, kurš sadarbojos līdz pat šai dienai. Piegāde tagad tām lampām man aizņēma vien 3 dienas, bet profits būtiski nesamazinājās. 2 mēnešu laikā notirgoju jau uz 15 000 eiro. Te gan ir jāmin, ka bija novembris un decembris, kad pārdošanas ļoti pieauga, tā kā ar laiku sākt man ļoti paveicās. Uz janvāri man bija jau kāda summa sakrāta, sāku piedāvāt arī pārējās tā piegādātāja preces, un uz martu dzīvoklis jau bija pārbasts ar precēm un iepakošanas materiāliem. Tas arī bija šis pats dzīvoklis, kurā šobrīd filmēju šo video. Tā, pēc pusgada kopš uzņēmuma reģistrācijas bija jāsāk meklēt noliktavu. Uz to brīdi es vēl ļoti uztraucos par naudu un uztraucos ņemt to pirmo biroju. Viss ļoti precīzi pierakstīju un fiksēju. Bija bail, ka tas viss beigsies, ko es darīšu ar līgumu par biroju nomu.
Bet saņēmos un to noīrēju. Uz to brīdi es jau sadarbojos ar grāmatvedi, jo no atkal gribēju dzīvot mierīgi un visu darīt pareizi. No tā brīža tikai turpināju to, kas strādāja. Meklēju jauns piegādātājs, izliku preces, iepirku tās, pārdevu, un nākamo 2 gadu laikā viss tikai auga. Tā es 22 gados aizgāju prom no darba. Pēc es tiku līdz pat 200 000 apgrozījumam mēnesī, atvēru veikalu tirzniecības centrā, pieņēmu darbā vairāk kā 10 cilvēkus, bet uz šo brīdi es varu teikt, atkal esmu sākumā. Šķiet, ka tālāk uz atpakaļ nekā sākumā. Visu, ko nopelnīju, pazaudēju, un klāt vēl paņēmu liels kredītus. Maksimāli, cik varēju dabūt, jo viss taču tik labi gāja, un gribējās ātrāk vien attīstīties. Bet par to visu varbūt kādreiz citreiz, jo šeit gribēju padalīties ar sākumu. Bet to, kā tikšu ar visu šo galā, redzēsim nākotnē. Centīšos visu dokumentēt un parādīt savos sociālajos tīklos. Ja tev tas šķiet interesanti, nospied laiku, pieseko un tiekamies nākamajā video. Tā.